Itin bieži, sajūtot kādu veselības problēmu, vispirms dodamies uz aptieku pie farmaceita un tieši no farmaceita gaidām palīdzību un padomu. Līdz ar to aptiekas darbinieku kompetence un informētība ir ļoti svarīgs faktors. 7. martā jau otro reizi notika akcija sabiedrības Grindex organizētā Latvijas neatkarīgo aptieku sadarbības konference. Tajā piedalījās ap 100 Latvijas neatkarīgo aptieku farmaceitu un aptieku vadītāju. Tā kā farmaceits ir vispieejamākais veselības aprūpes speciālists, aptiekai durvis ir atvērtas no rīta līdz vakaram un arī sestdienās, svētdienās, tad pie farmaceita visbiežāk griežās pacienti ar jautājumiem par veselības aprūpi. Informācija, ko mēs varam sniegt, ir ļoti, ļoti vispusīga, un vienmēr ir tā, ka viņi varētu būt vairāk. Zināšanas ir ļoti vajadzīgas un ļoti daudz vajadzīgas. Varbūt tais laukos ir vajadzīgs pat vairāk taisnī ārstnieciskā zināšanas pat kā pilsētās, jo viņi nāk ar neiedomājamām problēmām. Šajā konferencē es piedalos jau otro gadu, un tas man daudz ir palīdzējis, jo es varu salīdzināt savus sasniegumus ar citu aptieku sasniegumiem. Šogad jau varu salīdzināt arī ar pagājušā gada rādījumiem. Un pilnveidot sevi, un Grindexa darbinieku sniegtā informācija ir ļoti, ļoti iedvesmojoša, un arī iedvesmojoši ir paraudzīties uz saviem kolēģiem, kā viņi darbojās šajā jomā. Es esmu otro reizi ar Grindex strādāju, otro gadu. Ļoti patīk piedalīties šajā konferencē, jo zinu, ka gan iegūšu zināšanas, gan ir ļoti patīkama atmosfēra. Akcijas sabiedrība Grindex, kas ir vadošais farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs, īpaši vērību pievērš Latvijas iedzīvotāju veselībai, tādēļ uzņēmums veicina savstarpēju viedokļu un zināšanu apmaiņu.